Aicināt cilvēki ir pie mums ekskursijās uz manu saimniecību, kur atrodas medus pils, saucās arī Kāris. Notiek medus degustācija un galvenais bišu apmeklējums tieši pie stropa, kurā mēs parādām, cik bites var būt arī draudzīgas. Par ieguldījumu Kurzemes turisma attīstībā Meduspils godināta ar apbalvojumu Lielais Jēkabs. Turklāt Meduspils devīze ir: ja medu tējā liksi, dzīvē tālu tiksi. Meduspils saimniecībā ir viens no plašākajiem sortimentiem Latvijā. Varu parādīt tādu, kas ir universāla medus dāvaniņa. Iekšā ir 5 dažādi veidi medi un var izdegustēt un jau saprast, cik plaši ir iespēja Latvijas dabā ievākt dažādas garšas. Zieptekšņi un bišu maizīte ir galvenie produkti, kas nostiprina imūnu sistēmu, lai nebūtu jāmocās ar dažādām saslimšanām. Ja gadījumā izdodas saaugstēties, tad viens no labākajiem ogu medus maisījumiem ir tieši pīlādes, medus ar pīlāģiem, kas satur sorbenskābi, un praktiski tā ir antibakteriāla iedarbība. Viena karotīte krūzītē, kurai uzlej virsū karstu ūdeni, izdarot praktiski īsā laikā var izārstēties. Bērniem garšos un patiks medus stienīši. Tos ieteicams lietot skolās kā veselīgu našķi. Meduspils garduma klāsts ir ļoti plašs, un jūs noteikti atradīsiet, ko sev piemērotu. Un vēl, šovasar 4. jūlijā esiet gaidīti saldu uz saldumu svētkiem, varenu lustīgu un saldu pasākumu.